Jau 4. reizi palīdzēsim LV veido labo darbu nedēļu. Tie parasti ir darbi, kas neprasa liels finansiāls ieguldījums, jo daudz jau no mums saka, es nevaru palīdzēt, jo man nav naudas. Bet ieklausieties, tās ir tikai un vienīgi atrunas. Labos darbus var darīt arī bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem. Galvenais ieraudzīt, redzēt, nepaiet garām, vienvārds sakot, neesiet vienaldzīgi. Čau, nu piedodies, lūdzu. Čau. Čau. Tā ir Veronika. Čau. Tā ir Liene. Tā ir Liene, Jā, tā ir Liene. Prieks tev redzēt, mīļā. Jā. Kā tu jūties šeit? Labi. Labi? Jā, labi. Es tev uzreiz iedošu piemiņu no manis vienu skaistu bildīti. Aizmugurē rakstīts kaut kas tāds foršs silts. Veronikas sapnis ir dziedāt kopā ar savu mīļāko dziedātāju Lienu Šomasi. Šis sapnis šodien piepildās. Kur sapni piepildās? Tā saucās tas dziesmu? Jā. Nu, padzied man. Wow, jo šā diena būs tava, kad tu pēdīsi sevi un piepildīsies tev viss, piepildīsies viss. Tā ir tavas atcerētā dziesma? Jā. Ļoti skaisti. Kāds palīdzēja viņus atcerēt? Nē. Es mēģinu pats atcerēt. Ir apkārt cilvēki, kam jāpalīdz, un varbūt tā palīdzība nav nepieciešama ilgstoši, bet kaut kādu mazu nelielu brīdi, tā kā arī, piemēram, Veronikai mēs šobrīd varam sagādāt ļoti lielu prieku un gandarījumu, atvedot viņu ciemos pie Lienas, vai sagādāt prieku bērnus aizvedot uz teātri vai hokeja spēli. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi viņiem, jo, protams, ir svarīgas zināšanas un ir svarīgi arī ikdienišķās lietas un pašas, nu, teiksim, elementārās, lai mēs visi funkcionētu ēdienas un drēbes, taču, manuprāt, ir vēl svarīgāk šis emocionālais gandarījums, ko mēs visi kopā varam dot. Mēs jau zinām, lietas, ko tu sāc darīt biežāk, ar laiku kļūst pašsaprotamas. Labo darbu nedēļa ir kā mudinājums paskatīties apkārt un atvērt sirdis ne tikai Ziemassvētkos. Tā ir kā sniega bumba, kad tu sāc ar mazu darbiņu, un viņš apaļās un pārvēršās tādā lielā sniega bumbā, ka tie labie darbi veido tādu vienu kārtīgu lielu darbu. Padziedāsim bišķiņ kaut ko man? Jā. Uz M burtiņu. Jā? Klausies, ko es spēlēšu, mēģini sadzirdēt tās skaņas līdz arnēts, jā? Aiziet. Vai Liena ir tev mīļākā dziedātāja Latvijā? Jā. Mīļākā man viņa ir. Man ļoti patīk, kā viņa dzied. Es gribētu kļūt tā kā visas dziedātājs, dziedāt, priecāties, jo tas ir forši. Tu tā kā dziedi vairāk sev, vai tu gribētu kādreiz kļūt arī slavena? Es arī gribētu slavena būt un dziedāt visiem, parādīt, kas man ir iekšā. Pat raksta arī savas dziesmas, vai ne? Es nerakstu, es tik dziedu vienkārši. Tu vienkārši dziedi, viņas nav nekur pierakstītas, ja? Nē. Es ieskatos uz citiem, kā citi dzied, un ieskatos savā galvā un savā sirdī un klausos Dieva vārdus, un tad man kaut kā gribās uzdziedāt un saprast, ka tas ir iespējams un ka tā ir un ka tā būs. Tikai vajag tik nokārtot tā kā pa rindiņai, vienu, otru tā. Ne vienkārši vienu tagad, otru tā un tā. Pa čupē nevajag visu mest, vienkārši pa lēnītēm, tad iznāks viss. Kad steigsies, kad darīs visu, tad neiznāks nekas. Vienkārši pa lēnītēm. Tagad es dziedāšu, tad es rakstīšu. Tad jau es domāju, ka palikšu tā kā dziedātāji. Vienkārši vēl visu jāpiepilda savu sapni. Jāsāk staigāt. Visu jāpārlabo sevi. Un tad es ceru, ka viss izdosies. Es ceru, ka Dievs uz mani paskatīsies un atļaus to, ko es gribu. Kas ir tas, kas šī pasaulē tevi visvairāk iepriecina? Un šajā pasaulē iepriecina, ka man ir prieks, kad es varu parādīt, kas es esmu, un parādīt, ka man ir drosme. Kas ir tas, kas tev sāp un ko tu gribētu mainīt? Es gribētu mainīt savu izskatu, savu sirdi, un tā, lai uz labo pusi visu ietu. Tas man palīdzēs tik tālāk.
Nu, tad man atliek tev novēlēt, lai Dieviņš un arī labi cilvēki tev apkārt tev palīdz un lai tev viss izdodas. Nu ko, man dziedāsim to dziesmu? Jā. Jā? Super. Sēdziet šeit krēslā. Sēž тут Miki. Es sāku, un tu piedzīvāt, sanāc? Pāri ielai dzīvoja kāds klauns. Tad savā priekšā pusē bija kas jauns. Aiz viņa logā laukā ziedi, es par viņu smējos, kamēr iemīlējos. Tā tas notika vien. Ja tev nevajag, tad es ņemšu sev. Man viņš patīk tāds, kāds ir. Ja tev nevajag. Viņa ir fantastiska meitene. Viņa teica, ka viņa grib mainīt sevi izskatu, sirdi, bet viņa nesaprot, ko viņa saka, jo viņa Dieviņš ir kaut ko varbūt noņēmis, bet ir kaut ko iedevis. Viņa ir ļoti, ļoti laimīga meitene, kas varbūt daudziem cilvēkiem, kuriem ir gan šīs iespējas skriet, lekt un vēl visu kaut ko darīt, viņi nelaimīgi. Bet skatoties uz Veroniku, ir šis prieks. Man ir vēl lielāks prieks, kad bija iespēja uzklausīt viņu kā autori, kad viņa pat nepieraksta dziesmas, visas viņai ir galvā un to, ko es redzēju, kādu atdevu un to prieku, un vārdi kāda dziesmā, ja, priekš viņas vecuma, tas ir fantastiski. Es negribu uzsvērt šo vārdu labdarība, jo tas ir tā izveidojies laiku, tā kā biznesa varbūt teikt tāds zīmols, ja, bet tas ir, es negribu to tā pasniegt, es gribu teikt, ka tā ir apusēja prieka, smaida, miedarbības ar cilvēkiem. Kas ir tavs sapnis? Ko tu gribētu panākt? Palīdzēsim LV ar saviem labajiem darbiem un arī motivējot citus cilvēkus darīt labus darbus. Nu, tāds pavisam liels sapnis laikam būtu, lai visiem tiem bērniem, kuriem nav dzīvē paveicies tik ļoti varbūt kā mums, ka mēs esam veseli un stipri un varam darīt, lai viņiem būtu šī motivācija un dzīvot, mācīties, tālāk meklēt darbu, strādāt, lai mums, teiksim, valstī būtu šī iespēja bērniem attīstīties, lai nebūtu tā, ka daudz bērni beidz kādas speciālās skolas un viss ar viņu dzīves ar to arī beidzās. Lai būtu tālāk viņiem kaut kāds mērķis, lai viņi zinātu, ka viņi beigs šo skolu, lai arī viņi varbūt ir nedaudz savādāk kā mēs pārējie, bet lai mēs viņiem varētu piemeklēt kādu darbu. Paldies, ka tu atnāci. Lūdzu. Lai tev jauka šī diena. Tik mīļi. Atceries, ka tu esi pati labākā, pati foršākā un pati talantīgākā meitene. Un tev Dieviņš neko nav noņēmis, tikai iedējis. Sarunāts? Tikai tādas, ka tu dzīvo, ja? Apsarunāts? Un ar tādu smaiļu, kāds tev ir, tā arī visu laiku paliec.